Latvija jau pat laban ir pievilcīgs mērķis investīcijām, un tā ir labas iespējas attīstīties gan par finanšu centru, gan holdingu valsti, gan vietu, kur attīstīt ražošanu. Lai pētītu Latvijas iespējas kļūt par reģionālu biznesa centru, šim jautājumam veltītā konferencē pulcējās uzņēmēji, valsts un pašvaldība eksperti. Mēs redzam, ka Latvija veiksmīgi atkopjās no krīzes. Mēs redzam, ka interese par finanšu iestādēm Latvijā aug. Depozītu apjoms, ko nogulda nerezidenti Latvijas bankās, arī diezgan būtiski palielinās. Mēs redzam arī, ka valdībā ir skaidra vīzija par to, kā uztaisīt Latviju kā biznesa centru, ne tikai finanšu centru. Ir dažādas iniciatīvas nodokļu likumdošanas jomā, ar mērķi radīt tādu biznesa vidi Latvijā, lai šeit holdingu kompānijas veidotu savu darbību un attiecīgi veiktu tos tālākos ieguldījumus citās valstīs. Latvija dara pievilcīgu tās ģeopolitiskais stāvoklis, un tā var kalpot par tiltu starp austrumiem un rietumiem. Latvijas priekšrocība ir arī vēsturiski uzkrātā kultūras, valodas un mentalitātes pieredze. Noteikti mums ir konkurētspējīgā priekšrocība, ja mēs salīdzinām sevi ar citām reģionu valstīm. Jo neslēpsim, ka Latvijā ļoti būtisks faktors ir, ka mēs daudz labāk saprotam austrumu kultūru, neatkarīgo valsts savienību kultūru. Mums ir lieliskas krievu valodas zināšanas par tiem tirgiem. Tajā ziņā mēs esam daudz konkurētspējīgāki kā vairums rietumu valstu. Atkal otrādi, priekš daudziem Krievijas investoriem mēs esam daudz saprotamāki nekā rietumu sadarbības partneri. Grozījumi likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli, kas stāsies spēkā 2013. un 2014. gada janvārī, paredz atbrīvojumu no ienākumu nodokļa kompānijām, kas dibinās Latvijā tā dēvētos galvenos ofisus un nodarbosies ar investīciju pārvaldību. Holdinga kompānija darbība Latvijā nodrošinātu valstī jaunas darba vietas, kā arī pieprasījumu pēc vietējiem pakalpojumiem. Tas ir ļoti pozitīvs solis uz priekšu, jo viņš dos zināmu atbalstu ne tikai holdinga kompānijas izveidošanai Latvijā, bet viennozīmīgi apkārt industriju veidošanas arī. Ja? Ozola kungs ir runājis par mūsu dažreiz par juristu un grāmatvežu pārprodukciju. Šīs ir brīnišķīga iespēja šo te pārprodukciju zināmā mērā utilizēt un izveidot tiešām pasaulē svarīgu industriju, un viņu uzkopt. Latvija ir tiesiski sakārtota valsts, un uz citu valstu fona tajā nav arī pārmērīgi augsti nodokļi. Tādēļ pūles pat laban būtu jāvelta galvenokārt šo mītu laušanai. Mūsu viedoklis ir tāds, ka tiešām mums likumi un normatīvā bāze ir atbilstoša, konkurētspējīga. Iespējams, ka pieklibo tieši pašu tiesību piemērotāju darbs, bet normatīvais regulējums Latvijā tiešām ir arī uz citu valstu fonu pozitīvs. Un arī nodokļu likums, tas otrs mīts, ko mēs šodien gribējām laust, ir tas, ka Latvijā ir nesamērīgi augsts nodokļu likums, kas faktiski ceļš salīdzinot ar Baltijas valstu līmeni, arī ir tāds mīts un neatbilst patiesībai. Konferenci, kāpēc Latvija organizēja Seibanka un Nacionālā ziņu aģentūra Leta sadarbībā ar Ventspils brīvostas pārvaldi Letlau PricewaterhouseCoopers un Maritim Park Hotel Rīga.